Labdien, labrīt, mīļie siguldieši! Man par šiem gadiem jau ir izveidojusies tāda kā atkarība doties uz Siguldu, lai kaut ko stāstītu. Un es ļoti priecājos katru reizi šeit būt. Man liekas, ka Sigulda ir īsta literatūras pilsēta. Un patiešām arī cilvēki nāk un klausās. Un liels paldies jums par to, ka jūs šeit esat. Un kā jūs redzat no mana priekšlasījuma nosaukuma, es jums stāstīšu tātad par sieviešu literatūru, bet, kā jau nosaukums vedina domāt, tādā kā mazliet pikantēriju, tādā kā mazliet vīpsnājošā, jautājošā un bieži vien noliedzošā veidā. Tādā veidā par šo literatūru runāja kritiķi un sabiedrība tajā laikā, kad šī literatūra tika radīta. Tā nav tā literatūra, kas ir kanonizēta, kas ir vispār atzīta, pārpublicēta mūsdienās. Tā ir literatūra, kur ir jāmeklē, lai atrastu un vispār varētu izlasīt. Ja mēs domājam vispār par 20. un 30. gadiem, starpkaru laiku, neatkarīgās Latvijas Republikas laiku 20. gadsimtā, kuras rakstnieces, sievietes jums varbūt nāk uzreiz prātā? Ivanda Kaija. Nu jā, viņa gan piedzīvo šķiet trieku vai ne jau samērā drīz, un viņas radošā darbība apsīkst. Bet jā, Ivanda Kaija mums ir tagad aktualizēta ļoti labi. Vēl kas? Vēl ir arī pavisam slavenas mūsu rakstnieces aktīvas tajā laikā. Aspazija nodzīvo visu šo periodu. Viņa mirst Otrā pasaules kara laikā. Tad Aspazija pavisam noteikti. Un vēl viena ļoti slavena rakstniece, kam bija tāda grāmata, kur bija tādi 3 vārdi nosaukumā. Brigadere. Brigadere mirst 33. gadā, ja nemaldos, bet viņa arī tātad joprojām ir klāt literārajā procesā. Nu, kādas mēs vēl zinām tā laika? Jauna dzejniece, kas ielēca Daugavā. Austras Kujiņa, vai ne? Nu, vēl tādas slavenības kādas. Mauriņa, Zente Mauriņa, jā, noteikti. Nu, redz, kā mums jau kaut kas savācis. Skaļāk. Aida Niedra. Jā, ja es būtu čaklāks, es būtu izlasījis priekš šīs pasākuma arī viņas romānu Cilvēks ar zelta acīm. Man tas stāv uz galda, bet pagaidām man nav bijis laika to izlasīt, tāpēc es stāstīšu par citām rakstniecēm. Jaunā talantīgā dzejniece no Zemgales, kas debitēja 30. Veronika Strēlerta, kas debitēja 30. gadu jau beigās, vai ne? Mirdza Bendrupa arī debitēja 30. gadu beigās. Var sakot, kaut kas jau tur savācās. Un jautājums, cik daudz vienkārši mēs par katru no viņām zinām, cik daudz arī varbūt katrs no viņām darbi ir izturējuši laika pārbaudi un kurus mēs, vai mēs tos gribam lasīt vēl mūsdienās. Tas, par ko es šodien stāstīšu, tās būs 3 visnotaļ kreisas ievirzes rakstnieces, kas izvirzīja savam laikam ļoti pārdrošus, neparastu skatījumu uz pasauli. Un tie ir 3 darbi. Es nezinu, vai jums ir bijis vispār izdevība šos darbus lasīt. Es atceros, es jaunībā lasīju Zamaičus grāmatu Nacionālajā bibliotēkā, jo nekur citur es to nekad netiku redzējis. Tad Tijas Bangas, tātad Čigāns un 3 dāmas, 24. gadā iznācis garstāsts. Tātad Tijas Bangas romāns Sieviete vispār nekad nav izdots atsevišķā grāmatās, tad tas tika publicēts tikai žurnālā Domas, un Austras Ozoliņa Krauzes vienīgais romāns Virpuļa durvīs iznāca grāmatā, bet arī kopš tā laika nav citi izdevumi bijuši. Un šī te ir būtībā viena nodaļa no manas disertācijas, ko es aizstāvēju Amerikā, Vašingtona Universitātē 22. gadā.
Tad es par šiem 3 darbiem uzrakstīju diezgan plašu nodaļu angļu valodā, bet tagad par tiem es, protams, runāšu latviski. Piedodiet, ja iestruks kāds necenzēts angļu vārds pa vidu. Tas, ko Andrejs Upīts ir teicis par sieviešu rakstīto literatūru, ir apmēram šāds. Sieviešu romāns pazīst tikai vienu vienīgu, visu rakstnieces būtni pārvaldītāju, visu viņas cilvēciskās redzes apvārsni aizpildītāju, visu viņas māksliniecisko spēku un spēju absorbētāju problēmu. Fizioloģiski, psiholoģiski, flirtiski, erotisko. Liekas, ka sievietes domātāju smadzeņu kopumā rosās tikai viens vienīgs neliels, no pārējā pilnīgi nošķirts plankums, ka viņas nervu sistēmā tikai viena pati stīga atsaucas ārienes kaitinājumiem. Lūk, mums šeit ir dzīva sieviete, prozaiķa publikā tāds, kā ir ar tavām smadzenēm, ja mēs tagad tās sāktu skenēt pēc mūsdienīgām metodēm. Kāds tev tur tas plankums būtu, vai tikai fizioloģiski, psiholoģiski, flirtiski, erotiskais? Manas smadzenes ir šokā. Lūk, tātad, ja tu būtu rakstniece starpkaru Latvijā, tad pilnīgi normāli būtu šāda attieksme, ka šādi it kā ļoti nopietni kritiķi kā Andrejs Upīts jau iepriekš zina, ka visu tevis rakstīto viņi var reducēt uz to, ka tu esi sieviete, tātad tev interesē tikai viena lieta, kas slēpjas plankumā tavās smadzenēs. Un tiklīdz kā iznāk tev jauna grāmata, tā skaidrs, sieviete uzrakstījusi kārtējo grāmatu. Es jau nezinu, varbūt tu jūties ļoti līdzīgi arī šobrīd, varbūt arī šādi stereotipi joprojām ir saglabājušies. Man gribas ticēt, ka tā kā nē. Diemžēl nē. Diemžēl. Tu gribētu to? Nē, tas bija joks. Tad nē, tad tā vairs tagad nav, bet toreiz izskatās, ka tā bija. Turklāt mēs nerunājam par, teiksim, kādu, zemnieku savienībai piederīgu kritiķi, kas varbūt tur aizstāvētu tādas saimnieka papu pozīcijas. Mēs runājam par kreiso kritiķi, kas it kā ir par brīvību, līdztiesību un tā tālāk, bet mēs redzam, ka arī starp kreisajiem kritiķiem tomēr tāds diezgan seksisms ir bijis visai izplatīts. Un visi, kas grib kaut ko plašāk uzzināt par sieviešu stāvokli 20. gadsimtā Latvijā, noteikti es iesaku tātad Inetas Lipšas burvīgās monogrāfijas, viņas slaveno bestselleri Seksualitāte un sociālā kontrole Latvijā 1914–39. Tur ir nodaļas par vīriešiem un par sievietēm un par seksu un kontracepciju un laulību un visām iespējamām interesantām tēmām. Otra, mazāk zinām, bet arī ārkārtīgi interesanta viņas grāmata, neliela monogrāfija Izklaides kultūra Latvijā, morālas komunikācijas aspekti. Tur ir par to, kā izklaides kultūra tika uztverta, diskutēta, veidota un arī cenzēta Latvijā, kas tika uzskatīts par nepiedienīgu, kas netika uzskatīts par nepiedienīgu un kā šie te uzskati pamazām kristalizējās. Un, protams, man nav līdzi, bet ir vēl ļoti viņai svarīga grāmata Viena, jeb grozāmo sarakstu slazdā par šo te vienīgo Saeimas deputāti Latvijā, kas izkļuva cauri šiem te stikla griestiem, ko sievietēm politikā Latvijā toreiz bija izsist ļoti grūti. Lūk. Tad, kad stāstu par kādu tēmu, vienmēr gribas iepazīstināt ar kontekstu. Un beigās sanāk tā, ka 2 stundas stāsta par to kontekstu, un tad apķerās karā vēl 5 minūtes, un tad vēl par to galveno tēmu kaut ko pastāstīt. Es ceru, ka man tā nebūs, man nav ne jausmas, cik ilgu laiku aizņems mans priekšlasījums. Es domāju, varbūt tās būs 2 vai 3 stundas, varbūt tās būs 15 minūtes, un pēc tam man nāksies ieslēgt latviešu šlāgeru YouTube balīti, un tad mēs varētu kopīgi uzdancot, jo oficiālā daļa būs jau beigusies. Nav ne jausmas. Pirmkārt, tātad mēs noskaidrojām, ka sievietēm smadzenēs ir tas plankums, kas viņām liek rakstīt noteikta veida darbus, kā uzskatīja Andrejs Upīts. Otrkārt, es jums tikai jauks galvu, tos jums parādīšu pēc minūtes. Tātad šo sieviešu sarakstītie darbi tika salīdzināti ne tik daudz ar latviešu vīriešu rakstnieku sarakstītiem darbiem,
vai varbūt kādu ārzemju rakstnieču sarakstītiem darbiem, bet šie darbi primāri tika salīdzināti ar populāro literatūru. Tātad populārā literatūra, kurā cilvēkiem ir kaut kādas romantiskas kaislības, aizraujoši piedzīvojumi. Disertācijas sakarā es vairāk iepazinos ar 2 franču populārās literatūras darbu autoriem, Maurisu de Cobrā un Viktoru Margaritu, kur darbi savā laikā bija ārkārtīgi populāri visā pasaulē. Tagad par viņiem droši vien vairs nedzird. Man šķiet, varbūt kaut ko no viņiem pārpublicēja visādos briesmīgos izdevumos uz briesmīgi papīra 90. gadu sākumā, kad masveidā pārspieda vecās lubenes. Atcerieties, bija burvīgā Hedvigs Kurts Māler sērija, vai ne, ar tiem izgrieztajiem ziedu pušķiem uz vākiem un kaut kas tāds vēsturiskais mantojums tika celts godā. Bet šo autoru darbi pat varbūt īsti nav, man liekas, pārpublicēti, tāpēc mūsdienās šie lielo bestselleru autori nav zināmi. Un aritmētika arī bija vienkārša. Ja literārā darbā parādās vispār seksualitātes, attiecību tēma, tad ir skaidrs, tātad tas kalpo izklaidei, tātad tā ir populārā, bezmaz vai lubenieciskā literatūra, un līdz ar to tas viss ir skaidrs, uz ko tas velk. Tas attiecas arī uz šo sieviešu autoru darbiem. Savā laikā, tad, kad rakstīja par šiem darbiem, tad viņus salīdzināja ar Margaritu, ar de Cobrā, ar viņu populāro romānu varonēm, kam tur bija visi tie seksīgie piedzīvojumi. De Cobrā bija tāds romāns Guļam vagonu Madonna, tāda skaista, bagāta angļu lēdija, kas ceļo guļam vagonos, modernajos vilcienos pa visu Eiropu, un kurai visu laiku ir ļoti aizraujošs mīlas dēks. Savukārt Viktoram Margaritam slavenāko romānu sauc Le Garçon, tātad puisis, bet ar sieviešu galotni. Sieviete, kas ir tik ļoti emancipēta, ka viņa jau ir tā kā tāds vīrietis, viņai arī ir visādi seksuālie piedzīvojumi, gluži kā vīrietim, bet beigās viņa tomēr tiek no tā visa atbrīvot, viņa satiek savu īsto vīrieti, kļūst par mīļu, maigu sievieti, noslēdz laulību un tālāk bērni un laime, un viņa ir glābta un atkal laba. Un ar šādu romānu varonēm tika salīdzināts arī šo te latviešu sieviešu rakstnieču darbu varonis. Un tas, ko es centos pateikt, ir, ka šo sieviešu autoru sarakstītie darbi drīzāk ir uzskatāmi par romānu atēzi, jeb tēzes romāna žanra paraugiem. Tas ir tāds romāna žanrs, realistiski uzrakstīts romāns, balstīts uz ticamību un reprezentāciju, kas lasītājiem signalizē, ka tā iecere primāri ir didaktiska, tiecoties demonstrēt kādas politiskas, filozofiskas vai reliģiskas doktrīnas pamatotību. Es vienkārši aicinu pievērst uzmanību citam slānim šajos romānos. Jā, tur ir mīlas piedzīvojumi un visādas tādas lietas, bet ir vairāk nekā tikai tas. Un es aicinu pievērsties tiem citiem slāņiem, kas tomēr kaut ko cenšas pateikt par savu laika sabiedrību un paust kaut kādas idejas. Varbūt savu laikam ļoti progresīvas un nepieņemamas, varbūt apšaubāmas, bet, var sakot, ideju klātbūtni tur ir. Tur nav tikai tādi pliki, lubenieciski mīlas romāni. Un par to es arī ceru šodien parunāt. Lūk. Un tātad mūsu pirmā varone, Lūcija Zamaiča, viena no tādām skandalozākajām, varbūt pat visskandalozākā starpkara perioda rakstniece. Un viņa ir darbojusies kā dzejā, tā prozā. Dzejā, manuprāt, ne sevišķi pārliecinoši, bet prozā viņas rakstītājs savulaik izsauc ļoti vētrainas reakcijas. 25. gadā jūs redzat, viņai ir tāda neliela eseja Pilsoniskā sieviete laulībā un sabiedrībā. Un ietekmējoties no Bēbeļa un citiem marksistiskajiem domātājiem, viņa uzskata, ka buržuāziskā laulība, kas tiek noslēgta vairāk finansiālā labuma dēļ, kur sieviete cenšas tikt pie turīga
vīra, kas viņai nodrošinās labu dzīvi, ja, ka šī laulība ir faktiski tā kā tāda prostitūcija, ka sieviete pārdod sevi šajā laulībā, lai dzīvotu labu, dīdienīgu dzīvi. Un tad viņa ar lielu izsmieklu un ironiju runā par tām buržuju madāmām, kam nav ko darīt, kas sēž mājās un tikai tērē savu bagāto vīru naudu. Un seksualitāte viņas darbos ir klāt praktiski vienmēr. Laikam tā lielākā slava saistās ar 2 garstāstiem – Līvijas dienas grāmata un Čigāns un 3 dāmas. Līvijas dienas grāmata ir par tādu izlaidīgu, jaunu, skaistu sievieti, kas dzīvo Rīgas jūrmalā un meklē bagātus vasaras atpūtniekus, lai varētu ar viņiem uzsākt flirtu un dēkas un romānus un labi padzīvot. Un savukārt par Čigānu un 3 dāmām mēs runāsim tagad plašāk. Kā jūs redzat no šīs skaistās bildes, kas šeit apakšā ir rakstīts ļoti miglains, nevar saprast, vai ne? Lūcijai nav kauna. Ir parakstīts apakšā zem šīs te bildes, kurā viņa kaut kur savā privātajā telpā pozē apakšveļā. Apmēram šādus attēlus sievietes apakšveļā savā laikā uzskatīja par pornogrāfiju. Ja kaut ko tādu publicēja ilustrētos žurnālos, populāros, tad uzreiz morāls aizstāv teica, tā ir pornogrāfija, šo žurnālu vajag aizliegt. Šī, protams, nav bilde publikācijai, bet toreiz kritēriji bija mazliet atšķirīgi. Tātad, Čigāns un 3 dāmas ir garstāsts, ko es piedāvāju lasīt Čikāgas latviešu grāmatu klubiņam, kur pārsvarā ir senioru vecuma cilvēki. Un, kad es vienreiz viņiem lasīju lekcijas, pieminēju šo romānu, šo garstāstu, un tad viņi ļoti sagribēja to izlasīt, jo tas bija tāds, kā viņiem mazliet aizliegtais auglis. Tad viņi sarunāja, ka Nacionālā bibliotēka viņiem ieskanē šo garstāstu, un tad viņi ar to varēja iepazīties un iztirzāt savā grāmatu klubiņā. Un tad kungi bija ļoti sajūsmināti, man šķiet par šo darbu, bet dāmas teica, ka varbūt tomēr mazliet par traku. Un tad es jums īsti pastāstīšu to sižetu. Tātad Pirmais pasaules karš, Krievijas impērijas pēdējie gadi, kaut kur vārdā nesauktā Krievijas pilsētā, kaut kur diezgan tālu no Latvijas. Tātad evakuācijā dzīvo skaistā latviete Silva, francūziete Odete un krieviete Vera. Viņas visas 3 ir bagātu vīru sievas. Verai gan tā bagātība ir nākusi pūrā, bet tagad to, protams, pārvalda viņas vīrs pēc laulībām. Un Silva iepazīstas Čigānu apmetnē ar vienu ļoti skaistu, tātad romu tautības jaunieti, un sāk ar viņu mīlas dēku. Un, lai kaut kā pieturētu šo jauneklī un padarītu par savu mīļāko, tad viņi iepazīstina viņu ar saviem diezgan brīvdomīgajiem draugiem, kuriem patīk saģērbties kaut kādās grieķu togās un taisīt orģijas. Šajās orģijās piedalās arī viņas draudzenes, francūziete Odete un krieviete Vera. Un visas 3 dāmas izdomā, ka viņas uztaisīs tādu kā akciju sabiedrību. Viņas visas 3 kopā uzturēs šo romu jaunekli Kazimiru. Jo viņa naudas līdzekļi to atļauj, viņām viss dzīvē ir, tikai vajadzētu kaut ko ļoti, ļoti seksīgu. Tieši šo Kazimiru. Un tā viņas katra met naudu kopējā kasē, noīrē Kazimiram istabu ar saimnieci un uzpašoja viņam smalku pilsētas kunga apģērbu. Viņam ir kabatas nauda, ar ko iet uz restorānu, kad viņš grib, bet viņam vienmēr ir jābūt šo 3 sieviešu rīcībā, kad viņas to vēlas. Viņam ir savs grafiks sastādīts, kurās dienās romu jauneklis nāk apmierināt kuru no viņām. Tātad tas ir tāds apgriezts stāsts, stāsts par liktenīgo mīlu ar Čigānu, kāds krievu literatūrā 19. gadsimtā ir pazīstams diezgan daudz. Puškinam bija slavena poēma par čigāniem, un pēc tam vēl vairākiem rakstniekiem ir šī te liktenīgā mīla. Parasti tā ir skaista čigānieta un ļoti bagāts, turīgs
krievu aristokrāts, un tad parasti šī mīla beidzas traģiski, tā kārtībā reizi pierādot, ka rasēm sajaukties nevajadzētu, un sabiedriskajām šķirām arī nevajadzētu sajaukties. Tas ir tāds skaists sapnis, kas īsti nevar nekad kļūt piepildīts. Bet Zamaičas 3 dāmas ir daudz piezemētākas, tur neviens neiet bojā, neviens nemirst, neviens nemokās ārprātīgās ciešanās, ir akciju sabiedrība ar savu grafiku, un viss norit stingri pēc plāna. Un Zamaičs šādā veidā ļoti ironiski atkāpjas no šī tradicionālā 19. gadsimta stāsta un uzdod jautājumu par to, kas tad ir tas eksotiskais, tas satraucošais, orientalizētais, tajā čigānu tēlā, kas tik ļoti pievelk šīs te buržuju madāmiņas. Un tad, kad pilsētā jau visi zina par šo akciju sabiedrību, tad pirmkārt pats Kazimirs kļūst nelaimīgs, jo visur, kur viņš iet, viņš grib aiziet uz restorānu iedzert un izmaksāt saviem pudeles brāļiem, bet visur par viņu smejas, ka viņš ir tāds Alfons, ka viņš ir tāds runcis, ko uztur sievietes. Un tas viņa izraisa niknumu, viņš uzsāk kautiņu krugu un nekas labs no tā visa īsti neiznāk no šīs te viņa pilsētas kundziņa tēla. Ja? Un savukārt šo 3 dāmu vīrieši, arī vīri, nav ļoti apmierināti ar šo situāciju, jo principā viņi tomēr sanāk tādi kā ragneši, tāpēc viņi uzstāda ultimātu, ka šim te Kazimieram ir jāpazūd no šo 3 dāmu dzīvēm, tāpēc dāmas aizved viņu uz Pēterburgu un iekārto vīriešu bordelī. Stāsts beidzas ar to, ka viņš ienāk vīriešu bordelī un redz, ka tur ir citi ļoti skaisti vīrieši ar nogurušām sejām, kuri arī savu ikdienu vada šajā bordelī un apkalpo klientus, kurus tur nākot no aristokrātu aprindām. Lūk. Un es gribētu sīkāk pakavēties pie tā, ko tad Zamaiča ir iedalījusi katrai no šīm 3 dāmām, izejot no šo dāmu tautības. Tātad Silva, latviete, kas tiek tēlota kā ļoti skaista un ļoti eleganta, ir tā, kas atklāja šo te Kazimieru un pievērš viņu savai pilsētnieku izvērtīgajai kopienai, un viena no tātad mīlas epizodēm ir šāda. Arī Kazimiera krāsainais samta haoss. Jā, Zamaičai ļoti patīk vārds haoss. Šajā grāmatā haoss atkārtojas visdažādākajās kombinācijās un nozīmē visdažādākās lietas. Un tā kā šeit tas samta haoss vienkārši ir zemē nomestas drēbes. Arī Kazimieras krāsainais samta haoss drīz gulēja uz brūnā paklāja, un Silva vēlreiz nopriecājās par savu spoguļu bagātību, kuru dziļumā tagad dzīvoja dabas vispilnīgākais darbs. Alkstoši un neatlaidīgi Kazimiers izšķērda sevi. Zemes valkme mutuļoja elektrības gaismā, jaukdama savu smaržu franču reibinošos parfīmos. Ar veiklu un rutinētu roku Silva atvēra Kazimieram mīlas visdziļākos noslēpumus, kurus viņa dabīgi veselīgās izjūtas nekad nebija nojautušas. Viņš tvēra visu ar degošu nepacietību, veidojās un tapa kā ziemeļu stāsts pirmā gaiši saulainā vasaras naktī. Nu, skaisti? Nav skaisti. Ir skaisti. Nevar saprast no jūsu sejām. Ir? Nu, vai ne? Tātad, interesanti ir tas, ka Kazimieris tāds dabas bērns, kurš ir tieši iekārojams ar to, ka viņš ir dabas bērns. Un tāds dabas bērns, spēcīgs, labi noaudzis, skaists, varētu domāt, ka viņš jau tā kā iemieso šīs zināšanas par to ars erotika, vai ne? Bet nē, izrādās, ka nokļūstot pilsētā, viņam šī mīlas māksla ir kā jāmācās no jauna, jo šo te kaprīzo daudz pieredzējušo dāmīti apmierināt, tas nav tik vienkārši, dāmīti sāk viņu mācīt. Un viņš no tāda dabas bērna ar saviem dabiskajiem instinktiem pārtop par tādu tā kā pilsētas kundziņu, kurš dara visu jau apzināti, mērķiecīgi, piekop mīlas mākslu tā, lai viņa saimniece Silva ir apmierināta. Un
Zamaiņš pati būdama latvieta, protams, arī šo savu latviešu varoni cenšas izcelt un parādīt, cik viņa ir skaista un eleganti, cik viņa ir prasmīgi mīlas mākslās. Tāpēc šā laikā tā it kā ir buržuju dāmīte, viņa it kā kritizē šos te buržujus, bet nevar nejust ar kādu saltkaisli un tīksmi, viņa apskata visu, kas tur apkārt notiek. Un šī garstāsta apakšvirsraksts ir kritušo pēdējie prieki. Tātad tāds moralizējošs, nosodošs virsraksts par to, ka tas, kas tur notiek, tas acīm redzot ir slikti, viņi ir kritušie, un tāpat revolūcija aizskalos visus šos te buržujus un madāmus kaut kur vēstures mēslēnē. Tāpēc šajā laikā ļoti, ļoti patīk aprakstīt orģijas, ļoti, ļoti patīk par to visu domāt viņai. Nākamā dāma, krieviete Vera. Kazi. Tātad Kazi ir jaunais Kazimira vārds, viņu nokristīja uzlejot šampanieti šajā izvirtušajā sabiedrībā. No Kazimira viņš kļūst par Kazi. Kazi Verai arī ļoti patika. Jaunās miesas bija tik aromātiskas. Dabīgam aromātam vēl pievienojās Odetes smaržģīgie peldūdeņi, kurus Kazi lietoja, ņemot savu rīta vannu. Vingrie locekļi un savādais spīdums melnās acīs pilnīgi apmierināja Veru. Galvenais, esot ar Kazi, nevajadzēja ievērot sīkumus, nevajadzēja lauzīt prātu interesantas sarunas uzturēšanai, ne arī darīt visu to, kas bija jādara, lai saistītu pie sevis mīļāko no sabiedrības. Viņi saprata, kādēļ vīrieši mīlē kalpones un apmeklē atklātās mājas. Tātad krievu sievieti Zamaiņš attēlo kā atšķirīgu. Viņai īsti neinteresē pilnveidot Kazimira mīlas mākslu. Viņai patīk tikai viņa miesa, tas ir viss, kas viņu interesē. Un šādā ziņā arī Vera mazliet tiek pielīdzināta vīrietim, respektīvi tādam vīrietim, kas mīlē kalpones un apmeklē atklātās mājas. Tātad vīrietis, kas pērk sievietes miesu, šai gadījumā sievieti, kas pērk vīriešu miesu un pārāk neiedziļinās, kas un kā un kāpēc. Un viņu nemoka jautājumi par Kazimira sarežģīto identitāti. Un trešā franču sieviete, Odete, bija vienīgā, kas Kazī nemācīja un negribēja mācīt šīs pasaules gudrībās. Viņa dusmojās uz Silvu, kura bija sākusi mācīt čigānam sabiedrībā nepieciešamo taktu. Odete būtu daudz mīļāk redzējusi Kazi pirkstus notraipītus ar ēdienu, nekā turot sudraba nazi un dakšiņas. Kazī bieži saņēma pavēli ierasties pie viņas vecā čigānu uzvalkā, ko tas nelabprāt darīja, jo labi zināja, ka elegantā āriene izsauc cienību apkārtējos pilsoņos. Tātad Odete vēl kaut ko citu gaida no Kazī. Viņai ļoti nepatīk mēģinājumi Kazī civilizēt, padarīt par laikmetīgu pilsētnieku, izdzēst šo te viņa it kā primitīvo, mežonīgo, klejojošo identitāti. Un tas, kas viņu interesē, ir šis te orientalizētais autentiskums, kas it kā piemīt Kazim. Tad, kad Kazis dzied dziesmiņu par sarkanu lakatu, tad Odetei tas ļoti patīk, un viņi prasa, kas tā ir par seno čigānu dziesmu, ko tu dziedi. Un tad Kazis atzīst, ka viņš šo dziesmu ir sacerējis pats, un Odete ir ļoti vīlusies, jo tas vairs nav nekas autentisks, tā jau ir kaut kāda individuālā jaunrada, bet tas būtu skaistāk, tas būtu kāda sena čigānu dziesma, kas nāk no aizlaikiem, un tad varētu šo te mītisko, seno, primitīvo, orientālo jaunekli vēl vairāk izbaudīt. Lūk, man ir pilnīgi zudus laika izjūta. Cik, piemēram, šobrīd ir pulkstens? 1. Mēs jau stundu šeit nodarbojamies. Pusviens. Pareizi, mēs sakām pusē, tātad pusstunda. Nu jā. Labi, beigsim par to Zamaiču. Ja vien jums nav kaut kādi degoši jautājumi vēl par šo stāstu, par kādu sižeta niansi vai par kādu orģiju ainu. Kaut kā jocīgi jau liktos, ka varbūt drīzāk Vera varētu gribēt, to naturālo dabisko, vairāk nekā Odete. Francūzietis saistās ar kaut kā tādu, vairāk nekā Latvija varbūt gribētu, jo tā izsmalcinātība un taktu, tas ir tā interesanti. Nu jā,
Man par to bija teorija manā tajā disertācijā, ka Silva ļoti iespējams pati ir apprecējusi savu bagāto vīru un no varbūt pieticīga finansiālā stāvokļa pati pacēlusies uz tā kā sabiedrības krējumā. Līdz ar to viņai tas instinkts, ka vajag sevi veidot, sevi attīstīt, sevi padarīt par cienīgu, ienākt augstākajās aprindās. Varbūt viņa pati pavisam nesen to ir darījusi, un tagad viņa cītīgi apmāca Kazi, ka to arī tā vajag darīt. Varbūt, ka francūzieti ir piedzimusi jau ar naudu un stāvokli sabiedrībā, un tāpēc viņai šī augšup tiecība nav īsti pašai vajadzīga, un tas viņai neinteresē. Viņai patīk tas, ka es esmu tā dāma, un tu esi tas primitīvais, mežonīgais dabas spēks, un tādam tu ir arī jāpaliek. Tagad tev tur mācīties ar dakšiņu. Tas nav tā vērts. Tā kā es domāju, ka šeit varbūt arī Zamaiča pati nodot kaut kādus tos savus vēlmi pēc tāda izsmalcinātības, kas latvietiem varbūt nav pašsaprotama. Mēs jau neesam nākuši no aristokrātiem, vai ne? Mēs neesam pārsvarā no droši vien zemniekiem vai pilsētas strādniekiem, un tad mēs tomēr tā cenšamies būt cik nu vien var smalki. Vai ne? Lūk. Bet man ir vēl trakākas lietas, ko jums stāstīt. Tātad Tija Banga. Tā jau aktrise, pilnīgi pareizi. Tija Banga bija latviešu teātra aktrise jau 20. gadsimta sākumā. Jūs redzat, 882. gadā ir dzimusi, un jau 20. gadsimta pirmajos gados viņa spēlē. Un, viņa piedalās slavenajā Uguns un nakts uzvedumā. Pirmajā uzvedumā, ko veido Aleksis Mierlauks, kas tika iestudēts 1900, tagad jums kļūdīšos, vai 11. vai 12. gadā. Mierlauks speciāli brauca pie Raiņa uz Kastaņaulu, lai runātu par šo iestudējumu. Un Tija Banga tur tēloja Spīdolu. Un tagad ir pagājuši vairāki gadi, pagājis Pirmais pasaules karš, un Tija Banga ir ne tikai aktrise, kas šaudās pa dažādiem teātriem un nekur ilgi nespēja nosēdēt mierā, bet viņa ir arī rakstniece. Viņai ir vairākas lugas, ko es šeit neesmu minējis. Viņa ir tāda luga 7 vecmeitas, ko bieži vien spēlē tautas teātros, manuprāt. Ir arī citas lugas, bet tās mums šķiet nav tik pazīstams. Un viņa 20. un 30. gados rakstīja arī prózu, tātad stāstu krājums Čadras dēļa, 2 romāni, Sieviete un Sirds kurzemnieka gods. Neviens no šiem abiem romāniem nav izdots grāmatā. Sirds kurzemnieka gods iznāk turpinājumos avīzē, bet Sieviete iznāk turpinājumos žurnālā Domas, kā es jums jau teicu iepriekš. Un šis ir tāds dīvains romāns, kas savu pirmpublikāciju piedzīvoja jau kaut kādā cenzētā, sagraizītā veidā. Viņa pati vēlāk savā autobiogrāfijā raksta, ka tas ir viens no viņas galvenajiem literārajiem darbiem, kā viņa to pati uztver, bet tas nekad nav publicēts pilnībā. Un pēdējā turpinājumā žurnālā Domas ir pilnīgi redzams, ka tur kaut kas ir izkritis, tur teksts ir neloģisks, tur kāds kaut ko saka vai dara, un tad pēkšņi notiek kaut kas cits. Ir ļoti labi redzams, ka tur kaut kāds, piemēram, gabals ir izkritis ārā. Un rodas iespējas, ka publicēšanas gaitā tas romāns ir licies pārāk traks, vai pārāk dīvains, vai pārāk slikts Domu redakcijai, kur droši vien Andrejs Upīts vai kāds cits strādāja un kaut ko sagraizīja. Līdz ar to par šī romāna patieso apjomu un ideju mēs nevaram pat īsti spriest, kamēr nav atrasts romāna manuskripts. Var jau būt, ka to kādreiz kāds kaut kur atradīs. Lūk. Un tātad romāna nosaukums ir Sieviete, un romāna centrā arī ir sieviete, turklāt neviena vien. Pati galvenā sieviete romānā ir tāda Lea Gauja, turīga rīdziniece, kurai ir neierobežoti finanšu līdzekļi, kur ir arī ļoti, ļoti labsirdīga un ļoti izpalīdzīga. Tāda idealizēta varone, kas jūt līdzi visiem grūtieņiem un visiem palīdz. Viņa ierauga, ka cilvēkam ir kaut kāda bēda, nelaime, un viņa uzreiz metas palīdzēt. Un par šīs sievietes seksuālu identitāti arī ir ļoti lielas diskusijas un noslēpumainība, jo viņa kopā ar savām draudzenēm pieder pie
ļoti noslēpumaina, vaidelošu ordeņa, kas slepeni sanāk ar aizkariem klātās telpās, kaut kādiem lielā aizkariem, protams, un viņas sanāk kopā un izpilda kaut kādus mistiskus rituālus, un neviens vīrietis tur nedrīkst būt klāt. Tāpēc par viņas seksualitāti spekulē, vai viņa tomēr nav vairāk tā kā uz sievietēm orientēta, bet nekādu pārāk skaidru atbildību kā Banga nedod. Tad ir Austrums un Mežciems. Tie ir divi atvaļināti virsnieki, kas ir izgājuši Pirmā pasaules karu un kļuvuši par lieliem cīniķiem. Sievietes viņiem ir vajadzīgas tikai miesas baudai, sievietes viņu izmanto un pamet. Tad tur ir epizodi, ka tur kāda pamestā meitene nāk klāt vienam no viņiem un prasa, kā tad būs, es tagad esmu stāvoklī, vai man nav naudas, vai man ir nomirusi māte, man nav naudas, ko viņu apbedīt, bet šie ciniskie vīrieši uz to īsti nereaģē, viņiem tas neinteresē, jo viņi ir savas sirds karā nocietinājuši un nevēlas nekādas īsti nopietnas attiecības. Un kā bijis, kā nebijis, tātad Lejai un Austrumam ir vienas nakts sakars. Pēc šī vienas nakts sakara Austrums paziņo, ka viņš vispār ir sadarinājies ar citu meiteni, ar kaut kādu turīgu vīra meitu, un drīz precēsies, un tad Leju Gauju tas ļoti pazemo, un viņa aizdzen Austrumu projām, un nekad tā vairs īsti nesatiek. Bet šī sakara rezultātā piedzimst dēls, kam ir Austrumu acis, tātad, un dēlu sauc Ziemcietis. Un tālāk vēl tur visādas dažādas liktenīgas satikšanās. Austrums aizbrauc jautri padzīvot Parīzē, un tur pēkšņi, kā bijis, kā ne, uzskrien tieši virsū Gaujai un Ziemcietim, kurš tobrīd ir mazs, dažus gadus vecs puisītis, un tad tur arī kaut kāds neveikla situācija. Un romāns noslēdzas ar to, ka ir pagājuši kaut kādi jau, 20-25 gadi, un kaut kādā Šveices kalnu kurortā atkal pilnīgi nejauši jau novecojušais Austrums satiek Ziemcieti, kurš ir izaudzis par glītu jaunekli, un Ziemcietis stāsta, ka viņi dzīvo komunā. Gauja ir izveidojusi komūnu, un komunā visiem klājas ļoti labi, un viņiem tur nevajag šitos te ļaunos egoistiskos vīriešus, kas to vien zina, kā izmantot sievietes. Viņiem tur pašiem ir tāda sabiedrība, kurā valda utopiska laime. Viņiem viss tur ir ļoti labi, viņiem nevienu citu vairs nevajag. Lūk. Un, piemēram, vēl tāds personāžs kā Austriņa, arī viena meitene, kuru Mežciems virsnieks no sākuma izmanto un pamet, bet tad viņa jau tādā afekta stāvoklī tiek atrasta krūmā, kur viņa ir tā kā taisījusies nozāļoties, tā kā ko, un tad beigās Mežciems ar viņu sajiet kopā, un viņa kļūst par priekšzīmīgu ģimenes māti. Tātad Banga, mēs varam redzēt, tas tiešām ir tāds tēzes romāns, viņa savus varoņus ļoti dīda, tā kā viņa vēlas. Viņa parāda, cik šie varoņi ir slikti, bet tad viņa parāda, cik šie varoņi tomēr var būt labi, ja viņi sako labām domām un labām idejām. Un tad Mežciems arī atmaikst, viņš vairs nav cīniķis, viņš uzsāk kopdzīvi ar Austriņu, viņiem piedzimst bērns, un tātad šis cietais vīrietis kļūst par laimīgu ģimenes tēvu, un Austrums viņu apsmēja, kā viņš šitā ir nokļuvis zem sievietes tupeles un kļuvis par tādu miera miku. Līdz sakot, personāžu šai ļoti īsajā romānā tomēr ir ļoti daudz, un notiek dažādas pilnīgi negaidītas satikšanās, liktenīgas satikšanās, pēkšņi saved kopā cilvēkus, kas ilgi nav redzējušies, tur ir dažādi afektēti stāvokļi, tas viss, ko acīm redzot, Tīja Banga bija noskatījusies savu laiku dramaturģijā vai kinofilmās, kaislības tur mutuļo ļoti daudz. Un tātad pati radikālākā no šī romāna idejām, un es pat nevaru saprast, kā tik radikāla ideja Bangai varēja ienākt prātā, ir tas, ka sievietēm šie te cietie augstie vīrieši obligāti nav vajadzīgi. Viņas var uzsākt kopdzīvi ar otru sievieti un mierīgi audzināt bērnus šādā kopdzīvē. Tad viņi runā par šo te visu problemātiku jau pirmajā ainā, un fragments no viņu dialoga Austrums un Gauja. Pagaidiet, nepacietīgi iesaucas Gauja. Cik vīrietis ir nepieciešams pie bērna radīšanas, tik ar viņu, protams, ir jārēķinās, un viņi arī labprāt tur piedalās, nemaz nejautādami.
Gluži otrādi, viņi ir ļoti laimīgi, ka sieviete tādos gadījumos neuzstāda prasības. Un tad sieviete aizmirst vīrieti, tāpat kā vīrietis ir viņu aizmirsis. Nodibina kopdzīvi ar otru sievieti un audzina savu ģimeni. Tagad sievietes pa lielākai daļai ir vienīgās bērnu apgādātājas, jo vīrieši no šī pienākuma izvairās. Un tādā zaņķī aug pat bērni. Austrums izkrita no rezignējošā toņa, un viņa balsī skanēja patiesas pārmetums. Kāpēc zaņķī? Viņi aug ļoti ideāli. Abas sievietes tos mīl ārkārtīgi, ievēro visus audzināšanas likumus. Tādās ģimenē bērni nekad neredz tās pārstības, kuras vīrs nodara sievai aiz savas rupjās dabas. Sieviete pret sievieti nekad nebūs tik zema arī šķiršanās gadījumā, kā vīrietis pret sievieti. Un ja viņas arī izšķirtos pēc sievietes pret bērniem savus pienākumus nekad neaizmirsīs. Bez tam, lai atkristu arī šī nesaskaņa, viņas var apgādāt katra savu bērnu. Tātad ļoti daudzus gadu desmitus pirms tam, kad Latvijā vispār parādījās diskusijas par viendzimumu ģimenēm vai dzimumu neitrāls partneru attiecību likums, ir šis te, nezinu, kurienes iznākušais disputs šajā romānā, ja, ka patiesībā arī viendzimumu ģimenes, kur ir divas sievietes, tās ir piemērotas bērnu audzināšanai. Un šajā te vēl dialogā Gauja atsaucās, ka viņi Parīzē satika kādu jauku ģimeni, kurā tad ir divas sievietes un viņu bērni. Bet šāda ideja īsti nebija zināma arī starpkaru franču literatūrā, jo feministiskā un kreisā literatūra tomēr nebija tik atvērta šādiem risinājumiem. Kreisā doma un seksualitāte tajos laikos tomēr bija diezgan šķirtas lietas. Ja tu biji pēc savas pārliecības kreiss, tad tu uztvēri, ka cilvēks tomēr ir tāda, samērā, ka labs cilvēks ir tāds bišķiņ puritānis, ja? Ka tie buržuji, tie ir izvirtuši, tie tur var eksperimentēt savos piesmakušajos buduāros, bet, teiksim, strātnieku šķirs cilvēku, seksualitāte ir vienkārši, veselīgi, tur vispār nav nekādi jautājumi. Un tā kreisā literatūra pārsvarā arī tāda bija. Līdz ar to Latvijā šī kreisā literatūra tomēr pievērš uzmanību šiem jautājumiem, un tā ir tāda mūsu, manuprāt, īpatnība un specifika, kas citur nav nemaz tik izplatīta. Šajā gadījumā ļoti interesants ir Aleksandrs Čaks, kurš ļoti uzsver strādnieku seksualitāti un vitalitāti un pievilcīgumu. Viņš raksta par veļas mazgātāju, kas ir visu nedēļu stāvējis pie savas baļļas, un tagad svētdien ir atnākusi uz Arkādijas parku. Tur viņi grib dejot, tur viņi grib līksmoties, pievērst vīriešu uzmanību, un visi vīrieši skatās uz viņu un iekāro viņu. Un ir saprotams, ka viņi vēlas arī seksu ar šiem vīriešiem, vienkārši tāpēc, ka viņai to gribas. Viņi nevēlas tāpēc uzreiz precēties vai būt kādu uzticīgu visu mūžu, ja ir šī pārplūstošā seksualitāte, ko Čaks cildina. Un līdz ar to viņš izpelnījās ļoti asus pārmetumus gan no tā pilsoniskā labējā gala, kuru kritiķi saskatīja viņā šo te kreisumu un pārdrošību, un savukārt kreisā gala kritiķi, kas bija par viņu radikālāki, viņam pārmeta, ka viņš raksta par šādām lietām un nevis par šķiru cīņu, kā kārtīgam kreisam dzīvniekam piederētos. Bet tātad Tija Banga mums piedāvā tātad šo te savu utopiskās komunas modeli, un kā atklājas pēdējā skatā, par ko es jau jums pastāstīju, ka šis te pieaugušais ziemcietis satiek savu atsašināto tēvu Austrumu, ja, kad ziemcietim ir līdz vēl viens biedrs Juris. Un šim Jurim ir arī līdzīgs stāsts. Viņa māmiņa atnāca uz komūnu ar mazo Juri, jo arī viņa māmiņa bija sarūktināta. Arī viņai bija negatīva pieredze ar vīriešiem. Un tad viņu ar atlasnām rokām uzņēma komūnā, viņa tur dzīvo un strādā. Un es jums parādīšu, kāda bija dzīve, cik laba bija dzīve šajā komunā. Tātad, kā raksturo ziemcietis Austrumam šo te dzīvi. Ļoti interesanti un mīļi ļaudis ir arī ļoti inteliģenti. Piemēram, starp mums ir 6 profesori, kāds matemātiķis, viena valodas profesore, ķīmiķis, mūziķis un pat kāds ļoti atzīts dabas zinātnieks. Tad inženieri, agronomi, sievietes juristas un rakstnieces. Bez tam arī mazāku izglītību baudījuši, bet tie ziemā mācās kopā ar jaunību, kārtīgi, kā īsti studenti.
un vēl. Sabiedrība mums ir ļoti plaša. Iebrauc mākslinieki, artisti, akadēmiķi, pat uz ilgāku laiku. Braucam arī uz galvaspilsētu mākslas izstādēm, iestādēm. Tad mums ir skaisti sporta laukumi, zirgi, brīnišķīgs parks, siltumnīcas. Tātad Gauja ir uztaisījusi savu ideālo pasauli pie Lietuvas robežas. Un interesanti, ka sanāk, ka šis romāns ietiecas nākotnē, jo šie karu pārdzīvojušie vīrieši, viņi pieder pie noteiktas paudzes, tad ir pagājuši šie 20 gadi, Ziemcietis ir pieaudzis, tas nozīmē, ka šī ideālā komūna pastāv vairs ne jau pat tajā 30. gadā, kad šis romāns ir publicēts, bet Banga domā par to, kas varētu būt 1940. vai 50. gadā, kā nākotnē šajā te komunā pie Lietuvas dzīvo Gauja. Jā, tātad Ziemcietis un viņa labākais draugs Juris uzaug ideālajā komunā, kurā sāpinātās, sarūktinātās sievietes, tāpat kā citi ļoti, ļoti inteliģenti un izglītoti un sarūktināti cilvēki, patveras no ļaunās sabiedrības un dzīvo ļoti, ļoti laimīgi. Kā jums patīk šāda ideja? Nē. Nepatīk, negribētu tādā komunā dzīvot. Ka literārā vērtība ir būtiski zemāka, vai ne? Tas vairāk šīs izklausās Bangas tāds deklaratīvs, tā kā tāds manifests. Es piekrītu, jā. Teiksim, stilistiski, jā, teiksim, tā aģitācija ir daudz, plikāka. Jā. Tās idejas tiek izteiktas ļoti burtiski, un, teiksim, Zamaičai ir varbūt arī pateicīgāks uzdevums, jo tie viņas visi izvirtušie buržoji, viņi sako tiem saviem raksturiem, kādi viņi ir. Bet Banga var redzēt, ka viņa kā tāds marionešu teātra vadītājs, viņa ļoti brutāli rausta visus savus baroņus, no vienas liktenīgas tikšanās uz otru liktenīgu tikšanos, tad viens izsaka savus uzskatus, otrs oponē ar saviem uzskatiem, un tur visu laiku ir tā romāna atēzes klātbūtne, kad es jums pateikšu, kā ir un kā vajag. Lūk. Tā, labi, un tad mums ir vēl trešā rakstniece, arī ļoti interesanta un sarežģīta personība, Austra Ozoliņa Krause. Viena no pirmajām Latvijas diplomātēm sievietēm, kas Rietumē Eiropā Pirmā pasaules kara laikā aizstāvēja autonomas Latvijas ideju. Taču uzreiz pēc Pirmā pasaules kara viņa no diplomātiskā dienesta atlaiž, pirmkārt tāpēc, ka Zigfrīds Andvejerovics nevēlējās, lai diplomātijā strādā sievietes, un otrkārt tāpēc, ka tika uzskatīts jau toreiz, ka viņa simpatizē komunistiem, un tāpēc viņa arī nav vietas Latvijas diplomātijā. Un šīs simpātijas pret komunistiem tad faktiski saglabājas visu viņas atlikušo mūžu. Viņa ieņem tādu kreisu pozīciju, un viņas romāns Virpuļu durvīs drīz vien pēc iznākšanas latviski tiek iztulkots krieviski un publicēts Padomju Savienībā. Arī no Zamaičas tiek publicēts viens romāns Padomju Savienībā, bet, protams, ne jau Čigāns un trīs dāmas, jo tur komunisti varētu mazliet nesaprast tādu romānu. Bija cits tāds romāns Direktors Kaziraks, kas tika iztulkots krieviski. Un tad, kad iznāk Austras Ozoliņa Krauzes romāns, tad tomēr padomju Krievijā šī latviešu kompānija to vērtē diezgan nosodoši, jo viņiem tas tomēr liekas pārāk buržoāzisks, kas tikai iemidzina un nevis liek vēl vairāk pievērsties šķiru cīņai. Un, kā jau tas bija raksturīgi, tā komunistiskai ideoloģija arī tajā laikā, šī cīņa par mieru. Antifašistiskās frontes, žurnāli, sakari ar nelegālo pagrīdi, tajos Austra Ozoliņa Krause, kur nojaust bija iesaistījusies. Un kopā ar viņa ir tātad lesbiete bijusi savu apzinīgajā mūžā, viņai bijušas attiecības ar sievietēm, un slavenākās no tām ir ar slaveno aktrisi Mariju Leiko. Varbūt esmu redzējuši neseno Dāvi Sīmeņa filmu Marijas klusums. Tā ir par Marijas Leiko mūžu pēdējo gadu, kad viņa ir Krievijā un tur iet bojā traģiski
kad viņi nošāja kopā ar Maskavas latviešu teātra skatuli personālu, bet pirms tam viņa ir vadījusi dažus gadus kopā Rīgā, pēc atgriešanās no Vācijas ar Austru Ozoliņu Krauzi kopā dzīvojusi. Ir ārkārtīgi kolorīts Ērika Adamsona raksturojums par to, kā šīs dāmas uzvedas gluži kā zaldāti, kad viņi kopā pavada vasaras brīvdienas laukos, bet laika trūkuma dēļ es to neieliku šajā prezentācijā. Tātad, un es mazliet par to, ko kritika saka par šo romānu Virpuļu durvīs. Tātad Jānis Veselis, arī pazīstams rakstnieks, žurnālā Daugava raksta. Austra Ozoliņa Krauze ir uzspērusi daudz raksturīga, bet nav pratusi visur īsti cilvēciski pieiet saviem tēliem. Tie drīzāk ir ķekataini šarži, zīmēti ar politiski kreisa karikatūrista zīmoli nekā dzīvi cilvēki. Viņu rīcība pārāk bieži atgādina automātu kustības. Es domāju, ja jūs lasītu šo romānu, varbūt būtu līdzīga sajūta kā par to Bangas romānu, ja? Ka atkal ir tas marionešu teātris, un mēs no augšas visus raustam, un visi dar to, ko mēs tagad gribam. Ja, šī rīcība varbūt tik ļoti neizriet no viņu raksturiem, no viņu dzīves pieredzes. Bet Andrejs Upīts, kuram tik ļoti aizdomīgi šķiet sieviešu rakstītā literatūra, ko viņš raksta par šo romānu. Romāns vispirms pievilcīgs ar savu pilnīgi vīrietisko vielas uztveri. Izrādās, ka šī rakstniece aptver to pašu domas plašumu un izjūtu dziļumu un dažādību, ko vīrietis. Viņa no pirmās lapuses nepieķeras kaut kādai erotiskai knīpai pubertātes augumā vai kādai mīlas dēku meklētājai, flirtētājai madāmiņai. Drošu skatu viņa met modernās sociālās dzīves mutulī un iztver no turienes svaigu, līdz šim neaiztiktu vērtīgu vielu literāriskam veidojumam. Tātad autore ir tik laba, ka viņa raksta gluži kā vīrietis. Tas ir augstākais apbalvojums no Upīša, manuprāt, ko vispār rakstniece sieviete var saņemt, ka viņa neraksta kā sieviete. Lūk. Bet vai arī jums gribētos šo romānu tikpat ļoti slavēt, es jums tūlīt pastāstīšu, tad jūs paši redzēsiet. Tātad šis romāns ir faktiski pilnībā veltīts baltajai krievu emigrācijai Francijā. Tātad tā emigrācijai, kas aizbēga no bolševistiskās Krievijas un Padomju Savienības pēc Oktobra revolūcijas, jeb bolševiku apvērsumu. Un kā jau jūs varat iedomāties, viņiem neklājās labi Eiropā bieži vien, jo viņi bija zaudējuši savus ienākumus, muižas, īpašumus, amatus, un tad viņi meklēja kaut kādas iespējas, kā izdzīvot, viņi meklēja kaut kā revanšēties liktenim, kas viņus padarīs par tādiem bēgļiem un trindiniekiem. Un jūs redzat, ka šajā te zīmējumā, kas ir datēts ar 1932. gadu, tie, kas māk krievu valodu, tie var pateikt, kas tur apakšā ir rakstīts. Tuvojas rīts. Tuvojas rīts. Tātad iedomājieties šo te prāta stāvokli, 1932. gads un baltā krievu emigrācija kaut kur Eiropā sēž un cer, ka tuvojas rīts. Jūs redzat, ka viņa šajā te, Kalpaka, nevis Kalpaka, Kolčaka armijas formas tērpos, viņi tagad šturmēs tur, Maskavu, Pēterburgu, ja, un atjaunos šo te carisko Krievijas impēriju un atkal dzīvos laimīgi. No mūsdienu viedokļa liekas, ka tā ir muļķīga sapņošana, bet toreiz varbūt viņiem tā nelikās. Lūk, un tātad šī te baltā krievu emigrācija tiek izsmieta no pirmās līdz pēdējai lapusei šajā te romānā. Un tiek parādīts, kā viņi nespēja pieņemt jauno realitāti, kā viņi meklē kaut kādus kontaktus ar rietumu varenajiem, kā viņi mēģina atjaunot kaut kā par katru cenu savu ietekmi, savu politisko stāvokli. Tātad kaut kur Francijas kurortā Nicā atbrauc amerikāņu konservu fabrikants Misters Bokskalfs no Bostonas. Viņš ražo daudz konservu un meklē tiem noiet tirgu visā pasaulē, arī Austrum Eiropā. Un šajā te Nicā ap Hotel de Paris siro šie te krievu emigranti nožēlojamā stāvoklī. Viņi tagad strādā par šveiceriem, apkalpotājiem, kazino strādniekiem.
Ilarions Izjūmovs, jeb Larja, ir viens tāds jauns izputējis krievu kņazs. Viņa māsa nodarbojas ar prostitūciju, lai varētu izdzīvot, un viņš pārdod šiem ārzemniekiem savu māsu par tik un tik naudām, reklamēdams, ka tā ir īsta krievu kņaziene, ar ko viņi tagad var satikties. Tad vēl darbojas tāda veca un, protams, izvirtusi marķīze Montavita, kurai patīk sekss ar jauniem vīriešiem. Tā ir tā vecā Eiropa, izvirtusi Eiropa, kurai vajag jauno vīriešu asinis, ar ko visu laiku atjaunināties. Viņa ir gluži kā tā varone no Morisa de Cabrā guļamvagonu Madonnas, kas ceļo pa Eiropu elegantos guļamvagonos, tikai viņa ir jau ļoti, ļoti veca, viņa ir darījusi visu savu mūžu, un Austra Ozoliņa Krause viņa attēlo kā tādu ļoti kariķētu tēlu. Un viens no jaunajiem vīriešiem, kuru miesu viņa pērk, ir melnādainā durvju sarga Habiba dēls Benibs. Tad Habibs ir absolūti pozitīvs, idealizēts tēls. Viņš ir piedalījies Pirmajā pasaules karā kā algotnis, viņš ir no Āfrikas un pēc kara ir palicis Eiropā. Un tagad strādā par durvju sargu, bet sapņo par to, ka melnā rase saraus savas koloniālās bažas un teiks savu vārdu pasaulē. Savukārt viņa dēls Benibs ir daudz konformistiskāks, viņš izmanto iespēju nopelnīt, viņš ir pamainījis savu vārdu, viņš nopelna naudiņu gan kā lifta zēns, gan arī apmierinot veco marķīzi. Un interesanti, ka šis ir tāds romāns, kas arī tiek slavēts par to, ka tas ir tāds starptautisks romāns, ka darbība nenorisinās Latvijā, provinciālajā Rīgā, bet kaut kur lielajos pasaules ūdeņos. Austra Ozoliņa Krause ir tik vīrišķīga, ka viņa domā par visas pasaules politiku, viņa cenšas aptvert starptautisko stāvoklī un piedāvā mums šo stāstu par izputējušiem krievu aristokrātiem Francijas situācijā. Bet galīgi bez latviešiem tomēr nevar. Parādās kaut kāds Valdis Jukstiņš, fašistiskas organizācijas biedrs, kas ir ceļā uz kaut kādu fašistu organizāciju saietu Itālijā un kaut kā ir nospēlējis kazino visu sūri grūti pelnīto naudu, ko viņam ir iedavusi viņa māte, un tagad ir pliks un nabaks tur kaut kur uz soliņa guļ. Tā kā, ja jūs rakstāt starptautisku atvēzienu romānu, tad agri vai vēl jums tomēr sagribas ieviest kādu latviešu tēlu. Kaut vai pavisam negatīvu un apsmējamu, bet tomēr latvieti. Nu jā, un būtībā šis romāns ir balstīts uz tādu neiedzīgu pārpratumu. Tātad bagātais bokskalfs aprunājas mazliet ar Lārģu. Lārģi viņam neskapēc sāk skaidrot, kas kur ir Baltija un zīmē Baltijas valstu kontūrus smiltīs. Tūlīt es jums to arī parādīšu citātā. Un šī vecā krievu emigrācija, šie vecie izbijušie mužnieki un ierēģi, viņi sāk domāt, ka tas Lārģi bīda kaut kādus plānus ar to bokskalfu, ka viņiem būs kaut kāds ienesīgs uzņēmums, ka viņi tur tagad eksportēs tos konservus uz Austrumu Eiropu vai kaut ko tam līdzīgi darīs, un ka kaut kā viņi visi tajā varētu iesaistīties, un viņi visi varētu kļūt atkal slaveni un bagāti, un tās veltīgās cerības tiek ļoti uzkurinātas. Viņi norganizē Larjam tikšanos ar marķīzi Montavidu, lai kaut kā instruētu viņu kā pareizāk tur tagad pīt visas šīs politiskās, ekonomiskās intrigas, un kā viņi tagad beidzot visi, pateicoties bokskalfam, kļūs atkal ietekmīgi. Bet tas viss izgāžas, tas viss nenotiek, jo tas viss ir bijis tikai apmāns jau no paša sākuma. Tā kā patiesībā tā romāna intriga ir uzbūvēta par tādu, īsti neko. Ja? Tas romāns bišķiņ paliek tāda politiskā šarža līmenī, kā to jau Vesels atzīmēja. Tas sižets īsti nekur neved, jo tam īsti nav priekšnoteikumi. Un tātad Lārģi sāk zīmēt bokskalfam Baltijas valstu kontūrus, jo, kā jau amerikānim, bokskalfam vispār ir ļoti grūti saprast, kur tur tāda Rīga, vai tas ir Krievija, vai tā nav Krievija. Tas ir tā, Lārģi tīri vainīgs atzinās. Tas ir tā, ka Rīga vairs nav Krievijā. Tas ir pašlaik nav. O jā, es dzirdēju, Lituānija. Bet Bats? Nē, Lārģi vēl vainīgāks atzinās. Lituānija, tas ir vēl kas cits. Pavisam. Finlandija, Estonija, Letonija, Lituānija, Polonija.
Lārja 5 pirkstus celdams skaitīja kā savu personīgo grēku reģistru. Bet pretī Hotel de Paris virpuļu durvīm Lārja ar izmisīgu steigu pūlējās celiņa smiltī iezīmēt Baltijas jūras kontūru ar visām jaunajām robežām. Bokskalfs arī šķita apmierināts. Aisī, viņš ar cigāru pamāja uz jaužamās Sarātavas pusi un ar zābaka purnu apstiprinādams ieurba Rīgas dobumā. Aisī, jo tas Bokskalfs bija padzirdējis, ka Sarātavā laikam ir kaut kāds bats izcēlies, un tad viņam likās, ka varētu izdevīgi pārdot savus konservus. Bet tad kaut kā viņam sajauc, ka Rīga ir Sarātavā vai Sarātava ir Rīgā, un tad viņš tur apmuls, un tad Lārjam bija iespēja viņam izskaidrot Baltijas valstu ģeogrāfiju. Lūk, cik viltīgi Ozoliņa Krauze atkal iepina Baltijas valstis savā ļoti, ļoti starptautiskajā vēriena romānā. Un tātad šie vecie Krievu trimdinieki saskrien apkārt šiem zīmējumiem smiltīs, sāk pētīt, kas tur par kontūrām, kas tur par bultiņām uz vienu uz otru pusi un kaut ko jau atkal padomā. Un pēkšņi Mirons Platonovičs sāk atkal kratīt savu sirmo galvu. Skaidra lieta, tas bija amerikānis, tā bija Amerika. Tas bija amerikāņa enerģiskais dubultzolētais zābaks, kas pārvilka strīpu jaunajām atskaldeņu valstīm. Amerika, Amerika. Skaidra lieta. Tā tak bija Amerika, kam vajadzēja šo lielo vienoto Krieviju. Tā tak bija Amerika, kam vajadzēja šo otro strīpu, šo bultu mugurā pārgalvīgajai Japānai. Kad lielā Krievija turēs atkal savu štiku Japānai mugurā, tad mazais Japānis nedrīkstēs vairs kā tagad bāzt savu piku Amerikai zem paša deguna. Vai jūs šeit saskatāt kaut kādas vājas paralēles ar mūsdienu politisko situāciju? Varbūt mēs to Japānu varētu nomainīt uz vienu citu valsti Āzijā, un tad man liekas, mēs liktos, ka tas viss ir tā kā bezmaz vai no mūsdienām izrauts gabals. Nav tā? Lūk, tātad apmēram Japānu ar Ķīnu un kaut kā ļoti aktuāli tas viss liekas. Amerika, kurai vajag šo lielo vienoto Krieviju. Atkal mēs, es domāju, sajūtam zināmas līdzības. Lūk, tātad ļoti starptautiskais romāns par Krievu emigrāciju, kas tātad ir palicis kā tāds eksperiments, kā mēs varam radīt starptautisku vērienu literatūru. Un te jūs redzat vienu dāmu modi no 1926. gada, kur sieviete ir tādā žaketē un blūzē un biksēs. Varat pašpikot savus garderobas idejas, ja jums patīk šāds stils. Un tātad šiem te visiem trim darbiem varētu būt varbūt kopīgas tādas īpašības, ka ir neapmierinātība ar esošo situāciju, vēlme to mainīt. Tad tie visi ir kreisas politiskās ietekmes augļi, kuri pamatā ir tāda vēlme pēc taisnīgākas sabiedriskās iekārtas. Un Zamaiņšas gadījumā varbūt ar tādu nojaušamu kreisu piešprici, jo visa uzmanība tiek tērēta, lai aprakstītu buržuļu orģijas, bet Krauzes Ozoliņas gadījumā šī kreisā tendence ir arī ļoti izteikta, ļoti plakātiska, tātad šie politiskie šārši, ko viņi zīmē šajā romānā. Un Bangai šī kreisā ietekme, viņa nav varbūt, tiksim, sociālistiska vai komunistiska, ja viņai interesē šis karš starp dzimumiem un kā no šī kara varētu izbēgt, kā humanizēt vīrieti, kā aizsargāt sievieti, kā uzburt utopisku nākotnes vīziju šajā komunā. Viņa nekur nav teikusi, ka šī komūna būtu boļševiku kaut kāda komūna, kurā būtu sarkanais karogs pašā centrā. Modernas sievietes tēla veidošana, tradicionālo dzimumu normu izaicinājums, tātad jo sevišķi tas ir Zamaiņšai, kur apmaina šo principu, ka vīrietis pērk sievietes miesu un tātad sievietes pērk vīriešu miesu. Un visai atklāts, nerad ironisks vai sarkastisks seksualitātes tēlojums. Un arī runājot par sievietēm, viņas neglābjam uzreiz runā par vīriešiem, un tur atklājas ļoti plašs problēmu spektrs, kas attiecas uz varu, iekāri, draudzību, empātiju, darbu, tautību, rasi, šķiru. Un
kopumā šie 3 romāni man šķiet ļoti interesants tāda alternatīvā latviešu literatūras vēstures lapus, ja, kas notiek, kad sieviešu rakstnieces sāk izstrādāt savus programmatiskos, polemiskos nākotnes vīziju redzējumus, vai arī asu sabiedrības kritiku, vai arī tādu kritiku, kas ir balstīta nesenā pagātnē, kā Zemaičs stāsts par Pirmo pasaules karu. Un šai tendencei latviešu literatūrā tā īsti nav nekad bijis turpinājumi, jo jau Ulmaņa laikā visas 3 šīs rakstnieces vairs nepublicēs, viņām vairs nav tādas iespējas. Izņēmums varbūt Tija Banga, kas publicēja savus teātri iesmudēja viņas lūgas, bet tās ir atkal cita veida, tur netiek piedāvātas tādas radikālas nākotnes vīzijas. Lūk, un es domāju, ka ar to es arī šobrīd varētu savu priekšlasījumu beigt. Man nav ne jausmas, cik ir pulkstenis. Es priecāšos, ja jums būs jautājumi un komentāri un iebildumi. Jā. 1,36. 1,36, paldies. Kā ir, Sandra? Vai mēs esam izpildījuši plānu? Super. Jā, ja jums ir jautājumi un komentāri, es došu, uzdodiet tos, es priecāšos vēl aprunāties ar jums. Laikam pagaidām mēs sakām paldies visiem, kas atrodas pie ekrāniem. Paldies iesmīlīgajai Siguldai. Paldies, Kāri. Mēs varam būt kolekcija mājās. Jā. Paldies.